Sveiciens no Ceļo Redi un Lamas. Mēs esam Bankokā. Bankoka Taizemē ir populārākais ceļojuma galamērķis pasaulē. To katru gadu apmeklē ap 23 miljoniem cilvēku gadā, un nevelti, jo tā piedāvā ļoti daudz ko redzēt un piedzīvot. Pilsēta ir slavena ar saviem skaistiem tempļiem, zelta Budas statujām un bagāto kultūru, kas ļauj iepazīt Taizemes tradīcijas un vēsturi. Vēl viens liels pluss – gardais ielu ēdiens, no pikantiem karijiem līdz svaigiem augļiem. Viss ir ne tikai garšīgs, bet arī ļoti lēts. Bankoka piedāvā arī daudz izklaides iespējas. Liels tirdzniecības centrs, nakts tirgus, bārus un klubus. Šeit katrs var atrast kaut ko sev piemērotu. Turklāt pilsēta ir salīdzinoši lēta un ļoti draudzīga pret turistiem. Cilvēki ir sirsnīgi un viesmīlīgi. Vēl viens iemesls, kāpēc daudz izvēlas Bankoku, ir tās izdevīgās atrašanās vieta. No šejienes ir viegli doties tālāk uz Taizemes skaistajām pludmalēm vai kalnu reģioniem. Visi šie iemesli kopā padara Bankoku par ideālu vietu ceļojumam, un tāpēc arī mēs esam ieradušies tieši šeit. Bankokā mēs palikām D&D Inn viesnīcā, un šeit starp citu arī nakšņoju, kad biju pirmo reizi Bankokā. Šī viesnīca man patīk ar savu cenu un, protams, arī ar tās atrašanās vietu, kas ir uz Khao San ielas. Khao San iela ir viena no aktīvākajām un dzīvīgākajām ielām Bankokā. Tā ļoti gan atšķiras no dienas un vakara, bet šeit pa lielam ir viss, ko gaidat no šīs pilsētas. Starp citu, šajā laika posmā bija jaunā gada priekšvakars, un uz šejien ceļojām ar domu, ka nosvinēsim šeit jaunā gada sagaidīšanu. Tāpēc daudz, kur var arī manīt jaunā gada dekorācijas. Izjot ārā no viesnīcas, mēs uzreiz devāmies brokstot, jo viesnīcā to darīt nav liela jēga, par cik šeit ir tik daudz kafejnīcu un citu ēstuvju, un nekur tālu arī nav jādodas. Iegriežamies tajā, kas mūs uzrunā, un uzsūtam šādus labumus. Garšīgi, protams, bet jāsaka vienīgi diezgan trekni. Par cik šeit uz ielas ir visādi tirdziņi, tad nolēmjam arī iegādāties kādas jaunas drēbes, un jāsaka, ka šīs iegādātās drēbes bija ļoti ērtas un lētas. Ja ceļo uz Taizemi, tad noteikti iesaku neņemt lielu bagāžu drēbēm, bet gan vienkārši iegādāties tās šeit. Bet mūsu tālākais plāns bija doties uz netālu esošo templi, ko sauc par Wat Po, jeb The Temple of Reclining Buddha. Negribējām iet ar kājām uz turieni, tāpēc izmantojām Grab aplikāciju un izsaucām taksi. Un tas, kā jau nojaušat, šeit ir diezgan lēts. Viss bija ļoti daudzsološs līdz brīdim, kad ieradāmies tur, un pamanījām, cik daudz cilvēku jau bija ieradušies to apskatīt pirms mums. Nobijāmies no pūļiem un ātri vien nolēmām šo vietu šoreiz izlaist. Bet nekas, jo netālu uzgājām citu Budas templi, kurā nebija ne jāmaksā par ieju, nedz arī tur bija turistu pūļi. Šis bija kolosāls templis ar skaistu dārzu, viss caur daudzām un iespaidīgām zelta Budas statujām. Principā šeit bija viss tas, ko vēlējāmies redzēt no Budas tempļa. Izskatās, ka esam uztrāpījuši šeit Bankokā uz ēdienu festivālu. Kamēr gaidām mango suliņu, mums pacienā ir mango končiņām. Riktīgi garšīgi. Thank you. Mango. Principā, līdz ūdens pudeli nav jānēsā uz katru stūru, par ļoti mazām naudiņām var nopirkt nereāli garšīgas suliņas, smūtijas. Šis ir mango passion, protams. Tas ir man nav nejāsmas kaut kas saistīts ar cukuru, nē, ar bambusiem. Šajos bambusos ir sticky rice ar kokosrieksti. Interesants iepakojums. Ir, teiksim, fritēti rieksti ar visādiem sēkliņām un cukuru. Tie ļoti garšīgie satai kociņi. Vistiņu, lielops, tur arī veselu vistiņu var nopirkt. Eitinos, tas pat nesaprotu, kas tas ir. Tā kaut kāds rīsu plācenis vai maizīti, bet kā viņi uzliek virs oglēm, tā viņš uzcepjās momentā. Te reāli notiek ēdienu izvērtības. Garneļu čips, zivju čips un savādāk zivju čips. Rīsu kraukši ar tādām garšvielām. Ļoti īpatnēji, pirmo reizi kaut ko tādu ēdu. Wow. Te atkal kaut kas tāds, kas nekad nav redzēts. Dīvains pankūts, viņš izstāst no olu baltumu, tagad sajauktas ar rīsu miltiem. Es pat nezinu, kas tur ir iekšā. Burkāni, marinēti, rosīnas, kaut kādas garšvieliņas. Nereāli interesanti. Koriandrus arī. Te fritē rieksnis ar sazames sēkliņām mīklā. Izskatās nereāli garšīgi, arī nereāli taukaini. Teiksim, viss
visādi viņa deserti, es nezinu, tāds, ko pirmā reize rāds. Principā šī visi deserti izstās nereāli saldi un tādā želejā. Es saprotu to, ka mēs esam nonākuši kaut kādā ēdienu festivālā vai ēdienu tirgos, nezinu, bet te ir tik daudz dažādas lietas kā nekur. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Te kaut kādi tveicētie pelmenīši, te ir krabi nūjiņa, te ir garnele un te ir kaut kādas nenosakāmas izcelsmes lietas ārā, kur sēnītes. Nereāli pieprasīt ir tieši Latvijas kafija. Noteikti paņemsim pīlītes, tā ir Pekinas pīlis, vienmēr es gribēju pagaršot. Can I have a small portion? Oh, not small. Not small? I want to try only meat. Is it possible to buy small? Jā, reku viņi uz vietas griež un kapā tās pīles. Viss notiek jūs acu priekšā. Nenormāli forši. Reku krabi nūjiņas vai kaut kas līdzīgs tam. Sēnītes, ceptas, desiņas, garnelītes un to visu arī vienkārši samiksē un ēd. Te ir dažādi deserti, tās es atpazīstu, tās ir topiokas pupiņas un tas ir kokosriekstu pudiņš, man pastāstīja. Reku izskatās tās mango končas, vismaz kaut kas līdzīgs. Tāds dzeltens, cukurots, pufīgs, rīktīgi mīksts. Man iedod esiņu pa brīvu. Tās izskatās pēc kaut kādām viņu stila desiņām. Thank you. Un salātiņas arī man iedod. Taizemē cilvēki ir ļoti laipni, ja tu smaidi, tev iedod desiņu. Nereāli labi. Nereāli labi, bet desiņu no manis pat padarīt. Laba desiņa. Wow. Vidīgi labi. Pončiks un desiņi tagad kopā. Es pat nezinu, kas tas ir. Izskatās, ka ceptas nūdeles kaut kādā mīklā, tā kā pankūka. Es pat nezinu, vai tas ir salds vai sāžs. Izrādās, tā ir vienkārši pankūka. Te ir daudz dažādas sulas. Passion fruit, apelsīnu kiwi, apelsīnu guava, mango un lemon honey. Paņemsim divas suliņas, honey and lemon un guava suliņu. Thank you. Cukurniedru sula, un te izstās, ka ir batāšu sula. Neticu, ka tā ir batāšu sula, noteikti kaut kāds cits augurs. Lama atkal sasūtījusi visādas gardumus, man atliek tikai ēst. Nu, Pekinas pila tiešām garšo savādāk nekā mūsu pila. Pilnīgi cita garša. Reāli viss šīs te trīs sulas ir nereāli garšīgas. Šitā ir guava, šī ir tā kā citrona, un šī ir tā kā passion fruit ar apelsīnu. Šitos neesmu pagaršojis, bet tās divas vienkārši bomba. Tā ir garša. Tur ir kaut kādu magnētisko aparātu nosaka veselību. Es esmu par šito dzirdējis, ka tā ir tāda alternatīvā medicīna. Mēģinu diagnosticēt kaut kādas slimības un kaitas. Nereāli forši viņi ir sagatavojušies vienkārši barot armiju. Tur ir visas sastāvdaļas sagrieztas lielās bļodās un tanti stāv gatavībā tūlīt gatavos, tūlīt nāks tie visi turisti ēst. Pasūtīsim vienu vistas pad thai. Hello, one chicken pad thai. No. No? Okay. Shrimp. Yeah, shrimp. Vistiņa beigusies būs ar garnelēm. Es vēroju, kā viņi taisa to pad thai. Un īstenībā izskatās, ka visa garšiņa nāk no tā buljona, kas stāv blakus pannai. Viņi ielej to, tad viņi ielej etiķīti un tad samiksē visu un pagatavo te pat svaigu uz vietas. Nav nemaz jāiet uz gatavošanas meistarklasēm un tante uz ielas visu parāda. Banāna līd, jā. Paņemsim arī chicken satē. 7 vistiņas maksā 100 pati, apmēram 3 eiro. Paņemsim arī passion fruit smoothie. Izskatās ļoti labs. Nu, ko Lamta visās brīnums sasūtīja, tikai jautājums ir, kā mūsu vēdā tur viss ņems pretī. Bet nu cerams, ka būs ok. Bet tā, mums ir smoothies, mums ir pad thai, mums ir vistiņas kociņi. Garšo nereāli labi jau. Visi baigi labi. Vienīgais nepatīk tas, ka šitiem lika ledu iekšā. Un tas nozīmē, ka tas ledus nav vieglā pirks, bet
vienkārši ar vietēju ūdeni veidots. Iedomājieties no visu šī ēdiena, kas te apkārt, no visām tām garšīgām lietām. Lauma man atnes šito te. Jūs zināt, kas tas ir? Vistas kāja. Nu, jēdiena ir. Nu, nē, es atstāšu laikam laumēšu to. Es atļaušos ēst pašu zupiņu. Buljons noteikti nereāli labs ir. Jā, tā jau ir cita lieta. Bet jā, ēdiens tiešām ļoti garšīgs. Mēs Lāmiju noprovējām vairākas lietas, bet bomba, kas bomba, tā aizem ēdiens. Vakars iestājās diezgan ātri un bija jau jādodas gatavoties jaunā gada sagaidīšanai. To nolēmām sagaidīt nevis uz Kausan ielas, bet gan iepriekš iegādājāmies biļetes uz kādu rooftop bāru, lai labāk redzētu panorāmu uz pilsētu un pašu salūtu. Jāsaka, ka šis nebija lēts prieks, jo no katra samaksājām aptuveni 120 eiro. Vismaz dzērieni bija iekļauts cenā. Kā arī ballīte šeit bija uz goda un tās naudas vērta. Rīts pēc jaunā gada sagaidīšanas bija enerģijas pilns, līdz ar to devāmies iepazīt Bankoku tālāk. Pārsteigums mums bija tāds, ka no rīta nevarējām uz sitienu izsaukt grabu taksometru, tāpēc nolēmām izmantot tuktuku, ar kuru arī nebija nemaz tik viegli, jo tas dikti kaulējās par cenu, bet kaut kā vienojāmies un uz priekšu tikām. Ar to atbraucām līdz vietai, ko sauc par Tā Tien Pier, jeb Tā Tien piestātne. No turienes pa 5 batiem ar kuģīti pārpeldējām pāri Bankokas upē Čao Praja un nonācām pie viena no slavenākajiem pilsētas tempļiem, ko sauc par Wat Arun, jeb Rītausmas templis. Šis templis ir veltīts Budai un karaliskajai ģimenei. Templis simbolizē apgaismības ceļu, kā saule izkliedē tumsu, tā arī gudrība kliedē nezināšanu. Šis noteikti ir viens no apskates objektiem, ko vajadzētu iekļaut Bankokas apmeklēšanas laikā. Vienīgais atkal jārēķinās ar cilvēku pūļiem. Interesanti lieta šeit pamanījām, ka ļoti daudz cilvēku bija saģērbušies Taizemes tradicionālajos tērpos, un izrādās, ka tos tepat netālu no tempļa blakus ielā var vienkārši izīrēt, un acīm redzam pieprasījums ir diezgan liels. Tālāk devāmies uz vienu no populārākiem Bankokas lielveikaliem – Icon Siam. Šajā veikalā, protams, ir daudz un dažādi modes un zīmolu veikali, bet pats interesantākais un foršākais mūsuprāt bija Sok Siam, kas ir iekšpusē iekārtots tirgus, kur atradīsies dažādas ēdienas no aptuveni 77 Taizemes provincēm. Uzsūtījām, protams, arī mēs šeit ēdienu, un jāsaka, ka viss bija ārkārtīgi garšīgs. Par šo vietu iepriekš neko nezinājām, tāpēc šī vieta mūs tiešām pārsteidza. Blakus veikalam atrodas arī kuģīšu piestātne, no kuras pārcēlāmies uz otru upes krastu. Tā, šodien mēs īstenībā satiksim pazīstamus cilvēkus, bet kas tie būs, to tūlīt uzzināsiet. Kas tad te? Vai tik tie nav ceļojošie latvieši, ko? Čau. Čau, Kaspar. Čau. Redz, kā mēs finālā satikām. Una un Kaspar. Tiem, kas nezina, tad Una un Kaspars ir Facebook grupas Latviešu ceļo veidotāji un, protams, arī aktīvi ceļotāji, kam pārsvarā patīk pavadīt laiku Āzijā, un tā ir sanācis, ka mums visiem bija iespēja tikties tieši Bankokā. Viņi piedāvāja mums parādīt Bankoku no citas skatu punkta, un taisnā ceļā devāmies uz viņiem tīkumo Chinatown, jeb ķīniešu kvartālu. Šeit Bankoka izskatījās stipri savādāk, kā līdz šim bijām to redzējuši. Sajūta tiešām bija tāda, ka mēs būtu nonākuši Ķīnā. Un Kaspars piedāvāja mums papazdienot kādā nelielā kafejnīcā, ko iepriekš viņi bija paši nejauši uzgājuši. Šeit pasūtījām dažādas gardumus, kā arī visādas dzērienas, kā piemēram kafiju sajaukumā ar tēju. Ķīniešu tēju un kafijas sajaukums. Man ir Ceilonas saldātēja ar pienu. Jā, bet izsmāk garšīgi. Kā, ka ļoti garšīgi. Parunājāmies par dzīvi, par ceļošanu,
par dzīvošanu Āzijā un daudzām citām interesantām lietām. Tikko paēdām, papusdienojām Čaitaunā un tagad laidīsim pastīties saulrietu. Tālāk viņi mums parādīja, kā darbojas Bankokas metrā un cik viegli ar to ir pārvietoties pa pilsētu, ka nevienmēr jāņem tuk-tuks vai graba taksometrs. Protams, ka cilvēku drūzma šeit arī neizbēgama, bet tas nepavisam šeit netraucē. Mērķis ar metro bija nonākt uz parku, ko sauc par Lumpīnī parku. Šis parks ir īpašs ar to, ka šeit dzīvo ūdens ķirzekas, kas tik tiešām ir milzīgas. Šajā parkā tādas mīt ap 400 un tās garumā var sasniegt no metra līdz pat 3 metriem. Ja mēs esam parkā, kur vienkārši ir ļoti daudz lielās ķirzekas. Viņas tiešām ir milzīgas. Ir parki, kur ir baloži, Bankokā ir parks, kur ir milzu ķirzekas. Bet runājot par Unu un Kasparu, tad tiesa saka, ka viņi ļoti esot iemīlējuši šo milzīgo pilsētu, jo tā ir interesanta un ļoti dzīvīga. Tā esot tik daudz ko redzēt un piedzīvot, ka nemaz nevajag vienmēr iet uz masasī turistu vietām, un ka šeit esot ne tikai šie apskats objekti katrā malā, bet arī daudz pasaules līmeņa restorāni, interesants un unikāls kafēnīcas, visādi street food marketi un vēsturisks ēstuves. Tur ir viena no turistu lielākajām turistu centriem. Kā arī, ka šī pilsēta esot ļoti droša un ka šeit dzīvojušie ir forši, mūsdienīgi un stilīgi iedzīvotāji. Un viņiem patīk arī tas, ka Bankoka ir ļoti labi savienota ar daudzām Eiropas pilsētām un no šejienes esot lēti lidojumi uz Eiropu un citām Āzijas valstīm. Kā arī viņiem patīk tas, ka pilsētā viss ir pieejams jebkurā diennakts laikā. Paldies Unu un Kaspar par šo foršu pavadīto laiku šajā unikālajā pilsētā. Mēs varam jums tikai piekrist par to, cik forša un dzīvīga ir šī pilsēta. Vakarā dodoties atpakaļ uz Kausana ielu, uztrāpījām vēl vienā skaistā templī, kur nebija neviena cita cilvēka, bet tikai mēs. Atlika tikai nobrīnīties, kāds klusums un miers šeit valdīja, salīdzinot ar mūsu ielu, kur atgriezāmies atpakaļ. Šobrīd saprotam, kāpēc Bankoka ir tik iecenīta turistu vidū un kāpēc tā ir kļuvusi par populārāko ceļojumu galamērķi pasaulē. Ja arī tev gribas piedzīvojumu, tad Bankoka ir vieta, uz kurien doties. Bet pirms dodies uz šejieni, noteikti tev iesaku noskatīties filmu Hangover 2. daļu. Šādi te aptuveni izskatās Kausana iela šeit Bankokā. Paldies, ka skatījies! Ja tev patīk šis video, noteikti uzspied patīk, padalies ar to un atstāj kādu komentāru. Un ja vēlies atbalstīt mūs vēl vairāk, tad droši uzsauc mums kafiju, izmantojot linku aprakstā zem šī video. Paldies un nākamajā sērijā skaties, kā mums gāja vienā no populārākiem Taizemes galamērķiem – Krabi.